Sveicināti, darbie Latvijas Tautas kanāla skatītāji! Jūs skatāties aktuālu interviju. Mani sauc Kaspars Pūdnieks, un šodien ciemos ir publicists Lato Lapsa. Sveiks! Sveiki! Man šķita, ka mēs ar tevi runājam vēl pavisam nesen, bet jau 5 mēneši pagājuši kopš 31. janvāra, kad parādīsies ziņa šogad, kā aizturēts publicists Lato Lapsa. Saki, lūdzu, kas ir mainījies tajā lietā, kurā tevi aizturēja? Ir kaut kas uzrādīts, nav uzrādīts, nesēja atdot, nav atdot. Ko tad tev aizturēja, ja tev atlaid vaļā? Jautājums tāds sabiedrībai rodas. Redzi, tas ir, šajā ļoti bezkompromisa tiesiskajā valstī, tātad, lai pie cilvēka veiktu kratīšanu, ir policijai, mentu zaņķiem, vai kā mēs to sauc, jāiet pie izmeklēšanas tiesneša. Jāsaka, arī mums ir tādi pierādījumi. Visticamākais, ka tur kaut kas slēpjas, tāpēc mums vajag to visu izkartīt un viņu pašu vēlams aizturēt uz 2 diennaktīm. Tā. Šajā tiesiskajā valstī ir tāda sistēma, ka ir vienā gadījumā no 100 izmeklēšanas tiesnesis atļaujas kaut ko pieņemt patstāvīgu lēmumu atšķirīgi no tā, kā domā izmeklētājs un prokurors. Bet tomēr kaut kādam pamatojumam ir jābūt. Un krimināla procesa sakarā, ar kuru tas viss notika, ir saistībā ar konkrēti 2 grāmatām, kuras jau ir, man liekas, sen izpirktas, bet tā tad ar šo grāmatu un ar šo grāmatu. Tātad krimināla process patiešām ir, es esmu pirmais cilvēks Latvijā, kurš tiek aizturēts un kratīts par to, ka viņš ir sarakstījis un izdevis grāmatas. Pirms tam bija tāds 90. gadu sākumā izdevējs, ja nemaldos, Pēteris Lauva, kurš bija gan nesarakstījis, bet izdevis grāmatu Mein Kampf, Adolf Hitler. Tā kā šīm abām grāmatām ir tāda savdabīga kompānija Latvijas varas iestāžu ieskatos. Tā tad ir 3 noziedzīgas grāmatas, Mana cīņa, Hiena banda un Hiena biznesa projekts. Lūk, bet tā kā ir šaubas, ka par grāmatu izdošanu tur tā īsti kratīšana, tad mentu zaņas ir tāpēc, lai viņi kaut ko piedomātu klāt. Tāpēc viņi ieraksta kratīšanas pamatojumā ļoti iespējams, ka Lato Lapsa atmazgā naudu, legalizē milzīgus naudas līdzekļus, un tieši tāpēc jāveic kratīšana, lai pie viņš šos līdzekļus atrastu. Jo vairāk, ka visi zina no veciem laikiem, ka Lato Lapsam pagrabā stāv lāde ar 1 un 2 eiro monētām. Tā kā pamats vienmēr ir. Jā. Apsteidzot notikumus, jāsaka, ka arī šoreiz cienījamie policistu kungi nesaskaitīja monētiņas. Es joprojām nezinu, cik man viņi tur ir. Kaut kādu 1000 ir, bet cik tas gadīsim nākamo kratīšanu. Varbūt 3 labas lietas vai kaut kā tam līdzīgi. Lūk, un tā kā ir pamatojums tāds, tad uz tā pamata ir iedot kratīšanas orderi. Tad, kad viss ir izkratīts, tad, protams, nākamajā vai aiznākamajā dienā mentu zaņķis saka, tas nebija, to pantu mēs atmetam, nebūs. Bija un izbija. Viņš sākotnēji tika norādīts, uzsvērts kā viens no smagiem noziegumiem, naudas atmazgāšana. Mēs jau arī tā domājam, vai. Un beigās viņš tiek strīpots ārā, tā ir normāla Ruku, Grišinu, Bausku policijas viena no tādām pusnoziedzīgām metodēm. Man tikt pie iespējas pakratīt, tur jau kaut ko pie manis viņi neuzdrīkstās kaut ko piemest klāt, jo viņi nekad nezina, cik tur īsti to kameru ir, kas no visām malām skatās, un kas tur bija, ne jau pats Lato Lapsa, tikai tās kameras mājās salīdz, bet vēl visāda dienesta, tā ka tur var sanākt ziepes. Būtu jau jāpārnāc mājās un pagrabāt jau blakus kastēs tev vēl vien kastē ar nesaskaitīt naudu. Jā, bet vai tur nezinu, heroīna mais un kas tā ir. Labi, narkotika piemešana ir viss parastā. Tā aizturēšana tev bija pārsteigums, vai tas bija zināms tev? Tu sēdēji šādi kāja pārlīdz, teici, es jūs jau gaidīju. Vienmēr ir interesanti, kur, kad un kā tas notiek. Tā kā tur
Tur bija acīm redzami dots uzdevums, lai tas tur mūdzis saprot, ar ko viņam īsti darīšana. Tad man aizturēja pie tirdzniecības centra. Publiskā vietā vēl? Publiskā centrā, jā, ar roku dzelžiem, tur ar sēdināšanu mašīnā, tad tur kaut kādi cilvēki maskās skrēdīja apkārt. Viss kā pienākās muļķīgā kino. Tā kā es nekad jau tāpat kā pirmais skūps dzīvē ir vienīgais, tāpat arī pirmā aizturēšana un kratīšana arī dzīvē ir vienīgā. Tas, kas pēc tam kaut kā tur tāds atkārtošana, tāds nav vairs tas, protams, bet vienalga jau nav slikti, interesanti. Jā. Un ir pagājuši 5 mēneši, un šobrīd nekāda virzība šajā lietā. Pagājuši janvārs 4 mēneši. Februārs, marts, aprīlis, maijs, un tad jau jūnijas būs 21. Jūnija beigas, labi, jā, kā skaitam, jā. Es nevaru teikt, ka nekas nav bijis. Pirmkārt, man patās pēc, tur gan 4 mēneši. Ģenerālis Ruks ar kompāniju 4 mēnešus pētīja manu GoPro kameru. Jā, šo stāstu arī tu stāstīji. 4 mēnešus viņi pētīja. Viņi 4 mēnešus klausījās manu diktafonu. Bet noklausījās beigās. Atdeva? Jā, tas ir atdots. Man tas viss ir vienā lielā maisā. Es pat neesmu tur tā īsti skatījies, kas tur ir. Jo, tur, kā saprotams, vajadzīgās lietas jau cilvēks mājās tomēr pieslēp, lai viņas tā vienkārši neatrastu. Es droši vien varu balstoties uz, cik man to kratīšanu mājās ir bijis. Kāds bariņš ir. Es varētu, kad būs grūti laiki, tad es varētu, piemēram, atklāt, uztaisīt tādu mazu konsultāciju kantorīti, kas dotu padomus, kur mājās nolikt svarīgās lietas. Rokas grāmata kratīšanas laikā, jā? Kaut kā tā, jā. Ka, ja jūs neesat, piemēram, tāda abeces patiesība ir, ka, labi, tur miskas sapakšā kaut ko glabāt, tur pašam nepatīkam tur tā medīt, bet, piemēram, ja jūs zināt, ka jums kādā telpā, tur stāv, piemēram, tas pats heroīna maiss un banknošu kaudze. Kam mājās nestāv Latvijā heroīna maiss? Jā. Tad sākumā tos policistus izvadājiet pa visām citām telpām. Jo viņi, būdami normāli cilvēki, nogurst. Sākumā viņi ir pilni entuziasma, ka tik mēs tagad šito te mums tur no augšas atnāca norādījums, tā pa skarbo, mēs tagad tā. Bet beigās viņi nogurst. Tā kā tīri normāli, visi mēs esam cilvēki. Jā. Labi, tur. Jā, bet es baidos, ka man tas bizness īsti neaiziet, jo patiesībā internets ir pilns ar visādām pamācībām, tur YouTube, kur tur, kā tur švammītē, kur tur un tā tālāk. Vispār es jūtu līdzi, jo, tādiem policistiem, kam tas, viņi labi saprot, cik noziedzīgs ir tas uzdevums, ko viņiem liek, bet, viņi cilvēki, viņiem darbs, viņiem ģimenes, viņiem ir hipotēka, viņiem, kas tur, viņi liek, dara, ko liek, un padomāt, kaut vai ir, pat nav nekāda tur milzīga, tur grandioza villa vai tā tālāk, bet, 512 gigabaitu, 512 gigabaitu zibatviņa ir tāds naga lieluma mazs melns pļurķītis. Viņu nevar viņu atrast, ja viņš ir kaut cik normāli nolikts. To nav iespējams. Ko viņi meklē? Datu nesējus, kuri... viņi meklē tātad pirmkārt naudu, jo tā tad ir naudas atmazgāšana. Ja ir naudas atmazgāšanas tad jābūt ir nauda. Pants, tad ir vajadzīgai vai atmazgātai, vai neatmazgātai naudai. Tur tā eiro lāde tas nedara, tad viņi atrod, tad viņi saka, dodiet naudu. Es saku, ejam lejā uz pagrabu, rekomand stāv nauda, paciņa. Viņi kļūst priecīgi. Saka, paciņai blakus ir bankomāta izdrukas. Viņi vairs nav tik priecīgi. Viņi gan to naudu tāpat tās savāc, bet prieks nav. Izgaisa prieks. Tā kā datu nesējis, viņi tur viss
puikām tur paņēma kaut kādas 20-30 zibatmiņas ar visādām filmām. Labi, tās viss ir noskatījušies, viss ir atdots, man liekas. Viņi meklē materiālu iespējami nākošajām grāmatām, kas tev iznāks, jo tu ļoti cītīgi esi strādājis. Ir kaut kādi tur arī vilki mazliet pirms ģenerāla prokurora grāmatas iznākšanas. Jā, tas bija. Kā ir šādi tādi video, ir šādi tādi. Tos viņi cenšas, bet arī tas ir tāds muļķīgi šodien, taču var visu nokopēt, pārkopēt, un arī atrašana nenozīmē, ka materiāls tev nav palicis. Ja tāds vispār ir bijis kādreiz. Tas viss ir ļoti, tam visiem šādiem pasākumiem ir jēga vienkārši, pamēģini pierādīs tur šitam te īsto vietu. Pasēdēs. Kādu roku dzelzīšu pasties, cik forši. Tur no kādas miskas viņas izvilkuši, ņemot vērā, ka pēc tam viņi tur ilgi un gari mēģināja viņas atslēgt. Es jau domāju, ka man tur nāksies kaut kādu Hudini izsaukt, bet labi, kaut kā tika galā. Tiešām, ir redzams, vai atnāk profesionāļi, kur tos roku dzelžus katru dienu liek noziedzniekiem, kur ir attiecīgi tur, nezinu, ieeļ ļoti spīdīgi, tur atslēdziņi viņiem karājas kaut kur pie kopā ar mīļotās sievietes fotogrāfiju medaljonā, vai arī tie roku dzelži tiešām izvilkti no kaut kurienes, no vecmāmiņas pūrlādes vai no vectētiņa tur padomu milicijas majora, nezinu, tur ar nepareizu abreviatūru virsū vēl, ja? Es nezinu, tur tā, bet tas tiešām, ka viņi tur meklē to atslēgu, un tad viņi tur viens mēģina atslēgt, viņi tur otrs mēģina atslēgt, un nesanāk, un tas viss ir tik... Tad Lato iedojas pats. Nē, man jau likās, es esmu redzējis visā video ieraksts, kā tur tos roku dzelžus var, tur kaut kā viņus salaust, tā smuki un tā, šitie, bet labi. Man jau tad gan dabūtu pantu par pretošanos, otrām kārtām par valsts īpašumu bojāšanu. Jā, tas ir nopietni. Tā kā tā. Bet tas būtu ironiski, ja notiktu kaut kas neprātam neatverams, ja kāda cilvēka kādreiz nevis par noziegumu, bet par to, ka roku dzelžus salza un iesēdēt. Bet Latvijā tas viss ir iespējams. Latvijā mēs dzīvojam valstī, kurā Jura Stukāna vadītā Latvijas Republikas prokuratūra, ja kāds to nezina, ir aizsūtījusi uz tiesu lietu, kurā cilvēks ir apsūdzēts par burvestībām. Par burvestībām. Tātad Hogvartā dzīvojošais Juris Stukāns te mēģina ieviest ne tā viduslaikus, ne tā kaut ko, un tātad cilvēks tiek apsūdzēts par to, ka viņš ir piedraudējis nodarīt kaitējumu ar burvestībām. Tas ir, ja mēs tagad sāktu runāt, kā mēs varētu tur Jurim Stukānam tur pieburt ģenitālijas, kas pierēja izaug, tad arī jau dabūsim pantu. Pirms šīs grāmatiņas iznākšanas arī ir ļoti daudz video, kurus tu publicē. Šī bija viena no tām grāmatiņām, par kuru man pirms aizturēšanas ļoti skaidri, kas vairs nav baigi smieklīgi, izteicis ļoti tieši nepārprotams draudz, brīdinājums, kā to saka, nevajag. Vai arī nebrīnies. Tad es arī nebrīnījos. Tu nebrīnījies. Draudi tiek izteikti. Kas tevi motivē iet līdz galam un nepakļauties? Jo tomēr draudu izteikšana ikvienam. Un ja pat pašam varbūt ir tā dūša, kā sprīdītim, tikt ar tiem vējiem galā, bet... ir tomēr ģimene un ir katram cilvēkam kaut kādas vājās vietas. Riskējam. Kaut kur ir. Tāpēc ģimene man nedzīvo Latvijā. Tava ola Radatu glabājās kaut kur tālu. Kaut kur tālu, jā. Kaut kur tālu, kur ir ļoti grūti piekļūt un viss ir ļoti grūti. Retorikā tu ļoti stipri uztver un arī tā cīņa bija par to, lai atklātu ģenerāla prokurora Jura Stukāna nepiemērotību amatam, par viņa iespējamiem izdarītiem noziegumiem, par viņa ietekmi uz kriminālu procesiem. Tie nav iespējami. Es zinu, es vienkārši mācos juridiski pareizi izteikties, lai nepiesietos juridiski nekorekti. Redz, ir viena lieta, tad, kad tiesa nav teikusi savu vārdu. Pašreizējā ģenerāla prokurora Jura Stukāna gadījumā 2 reizes tiesa ir pateikusi. Šī amatpersona
ir pārkāpusi nevainīguma prezumpcijas principu, kas ir jebkura tiesiskas valsts pats pamats. Nevis kā tur Kaspars Putniks vai Lato Laps izsaka viedokli. Tiesa oficiāli, tur ir speciāla procedūra, tiesa oficiāli nāk klajā ar paziņojumu. Prokuratūra, protams, šo slēdzienu ir mēģinājusi apstrīdēt. Šī apstrīdēšana ir beigusies neveiksmīgi. Ir stājies spēkā tiesas paziņojums, ka Juris Stukāns 2 reizes ir pārkāpis nevainīguma prezumpciju, kas jau nozīmē krimināla likumā ir pants par spiedienu uz tiesu, tur piespiešanu izdarīt nelikumīgu spriedumu un tā tālāk un tā tālāk. Normālā tiesiskā valstī Juris Stukāns par šo noziegumu sēdētu uz apsūdzēto sola. Āmen. Viņš nesēž. Un tas liek izdarīt secinājumu. Jā, par to. Pirms 9 gadiem bija tāda Juta Strīķe, neviennozīmīgi vērtēta, bet kura ļoti skaļi publiski paziņoja, ka 2016. pirms 9 gadiem paziņoja, ka Latvijā valda bijušo komunistu, čekistu un kolaboracionistu noziedzīgs mafijos tīkls, kurā ietilpst pārstāvji no tiesību sargāšanas iestādēm, mēdījiem, politiskajām aprindām un tā tālāk un tā tālāk. Pēc tam Juta Strīķe nomira, bet paziņojums palika. Tas, ka Juris Stukāns izdara noziegumus un nesēž uz apsūdzēto soli, ir tipiska izpausme šādam te noziedzīgam mafiozam tīklam, kurā, protams, ir arī tie, kas lemj par to, vai Jurim Stukānam sēdēt uz apsūdzēto sola, vai viņš tomēr būs vēl noderīgs. Nu, pat mēs redzējām ļoti skaistu teatrālu izrādi tiešraidē, paziņojot pārbaudas rezultātus par trauksmes cēlājas Irgenas iesniegto ziņojumu, ka nesot sasniegts attiecīgais līmenis, lai tas būtu klasificējams kā noziegums. Bet, ko es gribēju akcentēt... Man tas būtu sakāms par šo jā, tēmu. Labi, bet es pakasēšu tālāk. Jā, es tikai tā. Tūlīt. Jā, labi, tūlīt. Var sakot, tātad augstākās tiesas plēnums lēma par to, tātad viena no augstākās tiesas tiesnesēm, jeb senatore, kā tas tagad smuki saucas, bija sagatavojusi ziņojumu 29 augstākās tiesas plēnuma dalībnieki izskatīja, nolēma tātad, ka, vienkārši sakot, ka ģenerāla prokurors ir urla un ir neaudzināts urla, bet ka ar to nav, bet ka viņš tāds ir nevis tikai pret konkrēto savu padoto prokuroru, bet viņš pret daudziem ir tāds. Un tāpēc šāds urla, tas, ka viņš paliek, urlisms nav pamats ģenerāla prokurora atlaist no amata. Tas, ka mēs tagad redzam, kaut vai portālā Pieteikumi ir publicēts viss šis prokuroras trauksmes cēlāja ziņojums, kur mēs redzam, ka ir daudz kas vairāk, kur ir runa par to, kā ģenerāla prokurors ir sistemātiski ietekmējis prokuroru lēmumus. Tātad prokuroriem saskaņā prokuratūras likumu Latvijā piemīt prokuroru neatkarību. Tātad prokurors katrs pats lemj atbilstoši savai pārliecībai, faktiem, visiem pārējiem, vai viņš ceļ apsūdzību, neceļ, ko viņš dara un tā tālāk un tā tālāk. Ģenerāla prokurors Juris Stukāns, kā ir noprotams, regulāri un sistemātiski ir šo te prokuroru neatkarību pārkāpjot prokuratūras likumu mīdīs kājām, devis norādījumus, kādi ir pareizie lēmumi, pareizās apsūdzības un tā tālāk un tā tālāk. Normālā tiesiskā valstī šeit nekavējoties sāktos izmeklēšana, sāktos krimināla procesi, jo tas nozīmē, ka ļoti iespējams, ka 100 lietu ir sūtītas uz tiesu, pārkāpjot prokurora neatkarību, tātad pretlikumīgi, tātad noziedzīgi. Bet jau atkal mēs nonākam pie Jutas Strīķes 2016. Gadā secinājuma. Noziedzīgs mafijos tīkls, kas ir pārņēmis visas varas struktūras, un tāpēc Juris Stukāns
apsūdzība pret izmeklēšanu netiks sākta, un jurists Tukāns šai sakarā uz apsūdzēto sola nesēdīsies. Pagaidām. Augstākās tiesas priekšsēdētājs Strupiša kungs tiešraidē akcentēja, ka viņš iedos presē visus materiālus, un tad bija komats, bet mēs cenzēsim, mēs izņemsim ārā šo, to vēl kaut ko, un jūs dabūsiet tikai vāciņus. Šī arī slēpšana, it kā tas attiecās uz kaut kādas krimināla lietas materiāliem. Vai tā krimināla lieta ir saistīta ar Krišjāna Kariņa lidojumiem? Jā. Bet ko nozīmē šī milzīgā cenzēšana? Mēs būsim atklāti, bet jūs uzzināsiet tikai to, ko mēs gribam, lai jūs uzzinātu. Noziedzīgais, mafiozais tīkls mēģina piesekt un nosargāt savējos. Aigars Strupišs ir Juris Tukānu piesi. Šis nav pirmais gadījums, kad tiek aicināts izskatīt Juris Tukānu atbilstību amatam. Šis ir neskurējs. Aigars Strupišs ir ar rokām un kājām piesedzis, vai latvijas sakot jumtojis, noziedznieku Juris Tukānu. Klasiskai, tieši šādā veidā izpaužas mafioza tīkla darbība. Tā dalībnieki piesedz viens otra pretlikumīgās darbības. Lai kā tika pārvēlēts augstākās tiesas priekšsēdētājs uz nākošo termiņu. Vienotībai viņš bija vajadzīgs. Jā. Viņš jūtās tik ļoti stabili un vienotība jūtas tik stabili, arī ņemot vērā, tomēr, ka tā politiskā situācija it kā varētu mainīties, lai gan, Maik sakot, ne. Nevar būt, ka viens maziņš, bet spēcīgs mafijos grupējums. Pēc maziņš, viņš nemaz nav maziņš. Proporcionāli, tavuprāt, cik viņš ir liels? Ja prokuratūra plēnumā piedalās cilvēki, viņi taču katrs pārstāv sevi. Viņi katrs balso par kaut ko. Bet tas balsums bija, Maik sakot, vienbalsīgs. Tātad prokuratūrā strādā, piemēram, Latvijas Republikas prokuratūrā strādā ļoti daudz cilvēki. No visiem šiem pārsvarā vīriešiem vienīgais cilvēks ar olām izrādījās prokurora Viorika Jirgena. Lielākoties tur strādā gļēvas lupatas, kurām tad, kad ģenerāla prokurors saka, dari tā, viņi dara tā. To mēs tagad ļoti labi zinām. Ģenerāla prokurors izsauc viņus uz sanāksmi un saka, tu esi idiots, kā tu vispār skolē spēdzis, pareizais lēmums ir šitāds. Dari tā, vai arī es iedošu lietu citam prokuroram un turi muti. Un viņi, acīm redzami, tā arī dara. Jo prokurora Viorika Jirgena šajos te Tukāna varas 5 gados ir bijusi pirmais zināmais prokurors, kurš ir vērsies ar trauksmes cēlāju ziņojumu. Visi citi šo sistēmu ir pieņēmuši. Pār viņiem valda viens, tā kā es pats esmu, manī ir 50% latgaļu asiņu, tad es varu ļoti bez mazākās kautrēšanās teikt, pār viņiem valda viens neaudzināts, rupšs, glupšs, pastulbs čangalis, kurš nespēja valdīt muti, kurš tikko kā izlien televīzijā, tā visiem nākās turēt vēderas no smiekliem. Un šie te prokurori, kas ir ilgus gadus studējuši, strādājuši, taisījuši karjeru. Devuši zvērstu? Jā, arī. Zvērstu, kādu zvērstu pēc pēdējiem notikumiem. Mēs par dažādiem zvērstiem varam vispār aizmirst, un tas tāds komisks joks ir. Bet šie te profesionāļi pieļauj, ka ar viņiem izrīkojas kaut kāds cietumā viņi saukt par petuhu, protams, jā, bet tad es nezinu pat, kā to latviski pārtulkot, netulkosim citādi, vēl YouTube nocenzēs. Un viņi to pacieš. Tad jautājums, kāpēc, lai no šiem 29 senatoriem, kā viņiem pašiem patīk, viņi sauka, protams, tas ir, tas nosaukums vien ir anekdošu un karikatūru vērts, kāpēc, lai viņi lektu uz ecēšām. Protams, tas nenozīmē, ka viņi visi 29 ir noziedzīgā mafiozā tīkla dalībnieki. Bet to arī nemaz nevajag. Tad, kad man Vidzemes apgabalu tiesā 3 tantes tiesneses nosprieda, ka nosaukt padomju okupācijas varas asiņainu tiesnesi un
kaismīgu komunistu Romualdu Vonsaviču par kolaborantu. Tas esot neslavas celšana un kas tur vēl bija. Tad nebija jau tā, protams, ka visas 3 tantes ir kaut kādā veidā ietekmētas, korumpētas, iebiedētas. Pilnīgi pietiek ar vienu tanti. Un tas varbūt varētu būt tāds mazs jaunums, ka tajā, pie šī ģenerāla prokurora, protams, nav jēga doties ar jebko, izņemot ar, es nezinu, varbūt follow imitātoru. Bet tad, ja būs jauns ģenerālprokurors, protams, ka es pie viņa labā ticībā pieteikšos uz vizīti un līdzi nesīšu konkrētus krimināla lietas materiālus un trauksmes cēlāju ziņojumus tā tālāk, kuri rādīs, kā viena konkrēta tante no šīm 3 tantēm tiesnesēm visticamākais ir šantažēta, korumpēta, iespaidota. Viņa ir piedraudēts ar konkrētu kriminālu procesu, kur viņa pati figurē, lai viņa taisītu tādu spriedumu, kā vajag pasūtītājiem. Tā ka patiesībā es droši vien tantei ieteiktu pa kaklu, pa galvu jost uz knabu vai kaut kur tam līdzīgi ar kaut kādu vaļsirdīgu atzīšanos vai kaut ko. Ja var, protams, cerēt, ka laiki, ka ir sistēma, viņa nemainīsies. 87. gadā bija ļoti daudz cilvēku domāja, ka sistēma būs uz mūžīgiem laikiem. Jā, taisnība gan. Tie, kas zina vēsturi. Mums jau ir tādi, kas... jā, bet vēsture notiek neatkarīgi no tā, vai cilvēki to zina vai nezina. Ja viņi to nezina un neņem vērā, ka vēsture atkārtojas, tā vēsture viņiem pielavās, iegāž ar vāli pa galvu un... Pagaid, vienalga prokuratūrā un tiesā nāk iekšā jaunieši, kas pat ir beiguši, kuri nav, maigi sakot, padomju mantojums vai viss tā ideoloģija. Jābūt starp viņiem tomēr ir cilvēkiem, kas spēj nostāties. Vai tiešām tā visa sistēma ir tik ļoti, tādiem vārdiem runājot, sapuvusi, ka pat jaunais ieejot iekšā, to abolīt pieliekot klāt kastē, kur jau visi ir iebojājušies. Viņš sāk bojāties. Tad, kas notiek, sapūšie kļūst tādi veselāki un raukšķīgāki vai kaut kā tā. Lai kastē būtu kārtībā, sapūšie ir jāizvāc. Labi, kā viņi to, tavuprāt, varētu izdarīt? Tev risinājums ir? Es nezinu, tas ir atkal vecā anekdota, ka ir situācija vai problēma ir realistiskais risinājums un fantastiskais. Realistiskais atbrauks ciplanētieši un izdarīs fantastiskais mēs paši. Pārnesot šo anekdotu uz Latvijas realitāti, es neredzu, ka pašreizējo situāciju var būtiski izlabot mierīgā, demokrātiskā, pakāpenisku pārmaiņu ceļā, kurš notiek pašu Latvijas iedzīvotāju vienotas gribas un darbības rezultātā. Smuki skan, vai ne? Jā, ļoti labs teikums. Lūk, tāpēc sakot, es nedomāju, ka tās sautīgās un pastulbās sēnes, kas sastāda lielu daļu Latvijas iedzīvotāju, kamēr viņas personiski kaut kas nepaņems visā skarbumā pie pakaļas, pakustēsies, lai kaut ko izdarītu ar savu valsti. Un tāpēc scenārija lielos vilcienos ir, tā nav pirmā reize, ka es to saku, scenārija ir 2, ka, ja viss tā turpināsies, tad Varda pamazām izvārīsies, tā slavenā Varda, kurai pakāpeniski temperatūra. Viss Latvijas valstī kā patstāvīgai latviešu nācijas valstī ir palikuši, daži pašreizējā formā palikuši daži 10 gadu, plus mīnus. Un nebūs vairāk, nekad nebūs. Atšķirībā no
kaut kādiem tur tas, ka 80. gadu beigās tā smuki sanāca, beigi paveicās. Tas, ka 18. 19. gadā sanāca, arī beigi paveicās. Trešo reizi vēl kaut kā paveikt, nezinu. Atsakot, tas ir sliktais scenārijs, labais scenārijs ir, es pašlaik jau kaut kādu pusgadu ļoti nopietni strādāju pie milzīga apjoma darba par latviešu strelniekiem, līdz ar ko man visa tā 100 gadu rasta vēsture ir jāizmaļ cauri un tā tālāk. Un, vēsture rāda, ka tās latviešu sēnes spēja saņemties tad, kad iestājas reāls ziepes. Reāls ziepes ir sabrukums, iebrukums, posts, nāve, asinis, haoss, iznīcība un tā tālāk. Tad visi parazīti aizmūk vai kaut kur izšķib, un paliek cilvēki, kas spēj, kas nevis kā, piemēram, tāds klasisks personāžs, Nacionālās apvienības deputāts Rihards Kols, kurš šodien sociālajos tīklos par vakardienas Rosļiko tur stāsta, kā tur viss, kā tur vajadzēja visu apdomāt un racionāli un tā tālāk. Tad, kad uznāk posta haoss un tā tālāk brīži, tad visi šie te Koli un tam līdzīgi parazīti aizlēžas un paliek tie, kas Rosļikom iedod pa purnu. Bez garas runāšanas, nevis domā tur, nes kādas būs ģeopolitiskās sekas, nes kā tur nācija tur sašķelsies, nes ko tagad pateiks Krievu vēlētājs. Bet ir tādas reizes, kad vienkārši, ja tev ir konkrēta situācija, tad tu iedod pa purnu. Kas būs pēc tam, to tu skatīsies. Un tas ir tas pats, kad iebrūk tur kaut kādi tur Krievi, mongoļi, tatāri vai ķīnieši vai vēl kaut kas, tu nevis tur domā, kā tur kas uz ko reaģēs un tā tālāk, bet tu, iespēju robežās centies iedot pa purnu. Mums ir, dabiskās atlases ceļā ir tātad no 99 plus Rosļikova, tātad ir labi sievietes atskaitām, sieviete arī var pļaukies, visu, ko var sieviete izdarīt, ja grib mēs. Tur patīk viss nevar, tur nemaz nav jābūt, tur kā kickbokseri sauc aizmirst. Bet mums tā tad ir, tur vesels bars ļenganu radību, kas tad, kad viņu sievu izvaros, viņa arī stāvēs, skatīsies un kalkulēs, kā tur pareizi rīkoties un vai man tur nesanāks. Vai tur policija man neuzliks administratīvo sodu, ja es tur iejaukšos. Un tad ir, vīrieši, kas dara to, kas jādara. Kā būs, tā būs pēc tam. Lūk, tā kā labākais manā ieskatā, kas Latvijas valstī, latviešu nācija var notikt, ir visādi slikti laiki, kas liks saņemties. Tiem, kuri spēja saņemties, un izšķibēt tiem, kas nespēja saņemties. Kolaboracionistu izstādē, vai viņi vēl joprojām turpinās? Nē, viņi laimīgi. Cik plaši viņa bija apmeklēta? Vai viņa būs vēl kaut kāda atjaunot arī? Tā tad tur kaut kādi pārdesmit tūkstoši, vai cik tur bija tas kopējais apmeklējums. Atsakot labi, video ierakstus kopā noskatījās kaut kādi tur 100 000, pavisam labi. Tas, ka faktiski visi eksponāti bija mani personiskie, ir pavisam labi. Tas nozīmē, ka viņi visi stāv. Tā izstāde ir, protams, ka vienmēr var kaut ko labāku. Tur tas, ko tajā izstādē neizdevās, vienkārši pa mazu bija tur tā, bet, teiksim, tāda tēma kā mūsdienu kolaboracionisti, kas tur vispār nebija skarti, tie, kas ir gatavi vairs ne Maskavas, bet Briseles priekšā nostāties visās iespējamās pauzās un tā kā tajā anekdotē, kur atnāk vīrs mājās un tur atrod priekšā sieva ar mīļāko, tur
abiem tur visādi knaģi saspraust visās neiedomājumās vietās, tur viss, kas sabāst, tur viens otru tur kaut ko tur kaust un kā vīrs skatās to saka, un sist man laikam jūs nav jēgas. Lūk, tā ka šādi te modernie kolaborationisti izpalika, tāpat tās izpalika tāda jauka tēma, kā tomēr, lai cik ļoti mēs neteiktu, ka bērni neatbild par tēvu grēkiem, un tiešām bērni neatbild par tēvu grēkiem. Bet tas, kā mēs redzam, kā nezinu, vai to mēs saucam par kolaboracionistu gēnu vai kaut ko tam līdzīgu, kā tas no paaudzes paaudzē tomēr izlien ārā, kur ir viens klasisks piemērs ir kaut to jaunās vienotības uzlecošā politiskā zvaigzne, kā viņai uzvārds bija Paegļa Kalna, kas ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra, kurā ļoti labprāt publiski stāsta par to, kā viņas māmiņa ir balsojusi par Latvijas neatkarību, bet to, ka viņas māmiņa ir bijusi pie Aleksandra Laventa, kā Bankas Baltija viceprezidente latviete, latviete, kas tiek turēta par viceprezidentu vai viceprezidente, kas tiek turēta par latvieti. Un viņas vectētiņš savukārt ir bijis viens neasiņains, vienkārši sarkans padomu kolaboracionistu maita. To viņi, protams, klusē. Tā tas viss turpinās. Es jau nesaku, ka tas ir slikti, cilvēki ir tādi, kādi viņi ir. Viņiem, pirms 300 gadiem tur senči bija vagari, pēc tam viņi kļuva par izpildu komitejas sekretāriem, un tagad viņi ir parlamentārie sekretāri. Bet izstādes tēma tā, protams, ir. Tava draudzība un sadarbība ar Ogres mēru, šo Uvi Helmani, lai gan tu nevienmēr patīkami izsakies par Nacionālo apvienību, viņš tomēr ir Nacionālās apvienības biedrs, varbūt ne. Par izstādi, ko Ogres mērs attiecīgi kopā ar domi izveidoja, un to ažiotāžu un to pretestību, kas nāca no sabiedriskajiem mēdījiem. Paskaidro īsti, kas tur bija nepareizi vai kas tur nepatika? Bet es tā saku, ka... Es zinu, ka tas... Nevis es saku, bet Strīķa teica pareizāk sakot, ka Latvijā pie varas ir padomju okupācijas varas kolaboracionistu, čekistu, komunistu, mafijos noziedzīgs tīkls. Un, protams, ka šādam tīklam par visu mazāk pasaulē ir vajadzīga izstāde par kolaboracionistiem. Tas ir tā kā līdakām, ne līdakām, bet vēžiem demonstrētu tur verdošu katliņu ar viņu pašu ciltsbrāļiem iekšā. Protams, ka vēži protestē, un arī šie kolaboracionisti vēži tāpat tās parādījusi. Tas bija ļoti pamācoši un fantastiski to, ka šis te kolaboracionistu mafiozais noziedzīgais tīkls pirmkārt parādīja, cik lielā mērā viņi ietekmē ir tā saucamie sabiedriskie mēdīji, kas izpildījās visos iespējamos veidos, lai tikai kaut ko Helmanim nodarītu. Tas bija labi redzams. Otrām kārtām šis te noziedzīgais kolaboracionistu tīkls sevi izrādīja arī tajā, ka ne jau Helmanis bija vienīgais, pie kuras vērsos ar izstādes ideju. Izstādē bija publicēta, bija salikta vesela kaudze iesniegumu, kas bija adresēti visam kam. Tur okupācijas muzejam, Stūra mājai, vēstures muzejam, Saeimai, kur rīko izstādes, augstākai tiesai, kurā mēs pat redzējām rīko tur tiesnešu mantiju un kaut kādas izstādes. Visi panikā, izmisumā un slēptā histērijā atteicās. Kā jau demokrātiskā valstī pieklājās. Jā, tā kā jā. Ar Helmaņa kungu es neesmu draugos, bet viņš ir cienījams cilvēks, vienkārši iemeslu dēļ. Viņš atšķirībā no visas šīs bailīgās, nožēlojamās šļuras, visiem šiem abiniekiem, rāpuļiem un tā tālāk, viņš nenobijās. Viņš
pie sevis, ierīkoja izstādi. Atrada izcilu labas telpas, izturēja visu spiedienu. Un spiediens bija daudz lielāks nekā tas publiski. Nu, tas, ko mēs redzam, tur sabiedriskā mediju prostitūtas, tā ir tāda redzamā daļa, bet bija jau reāls spiediens, īsts spiediens. Pats atgādināja par Matīs Arnicāni, gribēja pajautāt tev. Viņš vērsās tiesā par neslavas celšanu. Jā, kas interesanti. Kas tur tālāk ir noticis? Sagaidīja tur, cik viņš tur mēnešus gaidīja, un tad viņam pēkšņi pielica. Nu, viņam bija ilgstoši, viņš dzīvoja komfortā ar apziņu, ka viņš ir nosaukts par, kā tur bija, nemazgātu prostitūtu, netīri, es neatceros. Smirdīgi bija. Smirdīgi, kaut kas tāds. Jā, es neatceros precīzi. Nu, un tad viņam pēkšņi viņš sagaidīja to brīdi, kad tur mani aizturēja tā tālāk, vienāds prātā, oi, klau, varbūt es Martīs Arnicāns nemaz neesmu. Vai ir, nu, var sakot, jā, es neko nezinu, man atnāca pieprasījums no policijas. Es uzrakstīju skaistu atbildi. YouTube'ā to atbildi var atrast. Nezinu, kas tālāk nav bijis nekāda. Nezinu, bet es ļoti... Jo tā atbilde, manuprāt, tikai manuprāt, bija... Paldies. Man pašam bija prieks viņu rakstīt. Es centos, reizēm kaut ko tā, ka iedvesmu uznāk, un tad ir labi sanāk. Es jau ceru, ka tur varētu kaut kā tur Arnicāni kaut kā to visu lietu līdz tiesai dabūt. Es ļoti, labāk nevajag. Nē, tas ir ļoti labi, jo tas, ko šādi Arnicāni nesaprot, ko viņiem laikam tur tēvoči, kas viņus tur pamudina, nav paskaidrojuši. Ka šādā te neslavas celšanas procesā tam nabaga upurim, cietušajam ir jāiet uz tiesu, viņam tiek uzdoti jautājumi. Arī apsūdzētais viņam var uzdot jautājumus. Un tas viss tiek filmēts, tas viss tiek pēc tam publiskots, lai kā tur Arnicāniem to negribētos. Tālākais jau mums tā kā... Ja Arnicāni nav no tās sugas, kas tur, kā es anekdotēs stāstīju, ir ar tie, kuriem tur sabāsti folimitatori visās malās un tā tālāk. Varcakot, ja viņi no mazohisti, tad nezinu, vai viņiem tas ļoti patīk. Šis redzījums iznāk uzreiz pēc pašvaldību vēlēšanām. Iespējams, ka 8. jūnijā, tā ir svētdienas vakars. Tavs redzējums, novērojums par pēdējiem pāris mēnešiem, bet vairāk par pēdējo mēnesi, par šīm grandiozajām priekšvēlēšanu kampaņām, par cīņām, par Šlesaru, par vienīgo cilvēku, kurš vispār Rīgu var glābt, par 8. vai 9. mēģinājumu viņa izpratnē, par Roslikovu izgājienu, krieviski runājot no Saeimas kanceles ar, nerādīsim to žestus, kā tika parādīti par... nacionāļiem, kuri ir tādi nacionāli vīri un aizstāvji un zina daudz latviešu tautas dziesmas un ar lāpām staigā valsts svētkos. Tāda bezomāja parāda. Tavs redzējums par to, kas šobrīd notiks Rīgā vispār. Jo es zinu, ka no rīta 9. pieceļoties Rīgā nekas nebūs tieši mainījies. Sāksies aprašana ar darbu, koalīcijas veidošanas, tirgus. Kas ar ko tirgosies tavuprāt? Un kas tavuprāt iezīmēs tās koalīcijas, kuras cilvēki šobrīd viņi redz, ka viņi negrib viņus kopā, bet kuras tavuprāt varētu tomēr būt kopā? Visfantastiskākais un realistiskais variants. Daudz foršāk ir prognozēt pagātni nekā nākotni, kā labi zināms. Bet, pirmā lieta, kas neatiecas uz tirgu un neko tam līdzīgi, ir tā, ka Vienotība ir izdarījusi tehniski visu iespējamo, lai būtu iespēja, un tā ir mana svēta pārliecība, lai būtu tā vai citādi iespējams tehniski ja ne pilnībā safabricēt vēlēšanu rezultātus, tad vismaz tos būtiski ietekmēt. Tur runā par Centrālo vēlēšanas komisiju un tā problēma, kas sākās iepriekšējā balsošanā, un viņi ar bažām gaida, kas būs attiecīgi tajā... Tās ir tās, kas lien uz āru, bet tā
šis te process ir iekšējais tehniskais process, ir padarīts tik melns, tik necaurskatāms, tik pārpilns ar visādiem dīvainiem ietekmējumiem cilvēkiem. Kaut vai šodien pietiek.com ir kāda, manuprāt, ļoti informēta lasītāja raksts par to, ka vienā vēlēšanu komisijā ir atslēgas, tas tehniskais datoru cilvēks, atslēgas cilvēks ir kaut kāds pilsonis, kurš nekur oficiāli nevar strādāt, jo viņš ir alimentu nemaksātājs, viņam tur šis tur tas, un tāpēc viņa vietā ir oficiāli skaitās darbā kaut kāda viņa draudzene. Vēlēšanas, vissvarīgākais demokrātijas tur nodrošināšanas process. Pieņem kaut kādu mistisku draudzeni, kas strādā, kuras vietā strādā vēl mistiskāks nodokļu alimentu nemaksātājs, kurš attiecīgi ir ārkārtīgi vienkārši ietekmējams cilvēks, kuram var visādos veidos pateikt, tur ieraksti nullīti tur, samaini viennieks ar nullītēm, vēl kaut ko tam līdzīgu. Tu uzsver to, ka iespējams notiks vēlēšanu falsifikācija. Jā. Bet es jau redzu, var notikt tikai Krievijā, Latvijā tas nevar notikt. Es jau dzirdu, kā Vienotība bļauj, jo viņi jau centīsies atspēkot un pasargāt CVK no uzbrukumiem. Jā, protams. Noteikti notiks. Ja nobruks tur viss, kas var nobrukt, tad nāksies piesaukt Kremļa hakerus, protams. Viņi jau to izdarīja aizvakar, ka ir noticis ārējais uzbrukums, kas sākās no iekšienes. Aizvakar tāda nebija, bet viņi redz, ka sabiedrība netic. Bet par koalīcijām un tirgu mazliet. Man ir ļoti žēl, ka es esmu atdeklarējies atpakaļ no Ogres uz Rīgu, jo es būtu priecīgāks tur par šo visu te nedomāt, jo es jūtos tagad tā kā tāds klasisks amerikāņu vēlētājs pirms pagājušā gada rudens prezidenta vēlēšanām, kurš skatās uz tiem atlikušiem 2 kandidātiem. Trumps ir preteklis. Trumps ir plānprātiņš, kā cilvēks absolūts preteklis. Viņam galvā tur notiek vēl zin kas. Bet otrs kandidāts ir tā ir nāve valstī, iznīcība, posts un viss iespējamais vēzis, holēra, tīvs. Tāpēc, diemžēl, jābalso par Trumpu. Tas ir tā kā... Tu īsi centies tā neuzkrītoši pateikt, kā... Nē, es nebalsošu par Šlesaru. Šeit to ir daudz, vai, kā Vienotība ir vēzis. Viņa ir pierādījusi, ka viņa ved Latvijas iznīt. Progresīvi ir absolūta sarkanā sērga, kuras vienīgais mērķis ir sadalīt to, ko citi ir nopelnījuši. Viņi paši nemāka neko tur saskaitot, cik viņiem sarakstā ir ar bezdarbnieku. Cilvēki, kurus neviens negrib ņemt darbā, jo viņi neko nemāka. Bet sarakstam nodara. Bet viņi tagad grib būt par tiem, kas lems par Rīgas 100 miljonu eiro sadalīšanu. Citi nopelnīs, viņi sadalīs. Strādāt viņi nemāk, darbu neviens viņiem nedod, bet viņi sadalīs. Tur viss ir tāds, mēs par nacionāļiem jau runājām, kāds nacionālis, kas tie, ja tu esi nacionālis, tu kaut ko dari nacionāli, ne tikai ļerksti nacionāli. Tu vienmēr cilvēki grib sagaidīt, bet diemžēl nesagaida. Bet ļoti daudz cilvēku ir jautājuši pēc intervijām ar tevi, lai tu mazliet, tu vari atklāt. Pirms iepriekšējām Saeimas vēlēšanām tev bija tāds politisko partiju apskats, kurās tu pateici šo nē, šitos vispār nē, šitie tādi vēl kaut kādi. Tad vissliktākais variants tā ir Vienotība. Vienotība nacionāļa, kur bija, ko visi pēc tam vairs tālāk negribēja dzirdēt, bet drāziet tad viņus katru dienu. Jā, bet kāpēc tāds vēstījums no tevis bija? Tā man toreiz šķita, ka tas ir mazākais ļaunums. Šobrīd nav mazākā ļaunuma, šobrīd ir vienīgi ļaunumi. Ko es varu darīt? Tāpēc es saku, viss turpināsies, kamēr nenotiks milzīgas negaidītas ziepes.
Tad varbūt kaut kas izies būs uz labu. Jā. Par visiem megaprojektiem, Rail Baltikiem, Air Baltikiem un valdību, kas jūs tā visu uzkārusies un par 36% atpalicību no Lietuvas vispār pa 15-16 gadiem. Šī valdība noteikti... Klimats ir cits. Jā, protams, jā. Šī valdība noteikti šo visu nerisinās, atstājot to nākšai saimē. Noteikti. Tavs redzējums, Latvijā jau kāds tiks uzbūvēts Rail Baltics? Vai Rīgā Latvija sev uzbūvēs Rail Baltiku, es nebūtu baigi pārliecināts. Air Baltica ir bankrotējis jau? Jā, tur vajag no 400 līdz 600 miljoniem eiro šogad. Pensiju fonds? Ir palicis vēl kaut kas, ko var... Vēl ir kaut kādas Latvijas iedzīvotāju kopumam piederošas mantas, kuras var nozakt un... Pensija nauda, viens. Latvijas valsts meži. Jau sāk rēķināt, kā mēs varētu viņus smuki izcirst stipri vairāk un dabūtu 157 miljonus eiro, laikam tāda bija summa. Redz, 4 reizes izcirtīs vēl 4 reizes vairāk un sanāks Air Baltikam uz gadu. Tavuprāt, varēja būt tāda stratēģija, kā gals tika ielikts, lai Lufthansa nākotnē varētu pārņemt? Ko viņa pārņems? Nebūs ko pārņemt. Te viss rieķīna, lidmašīnas nekad Air Baltikam pašam nav piederējušas. Tās viss ir leasinga lidmašīnas. Viss, kas ir tur, ieskaitot preču zīmes, tā tālāk, viss ir saķīlāts. Ko tu tur pārņemsi? Ko tur? Vēl viena interesanta... Eviks vainadziņu, vai? Jā. Ķirsi. Jā. Vēl viena lieta, ko varētu iespējams nacionalizēt, un tāds varbūt plāns ir privatizēt par Latvenergo. Augstumā tīkam, sadzīgam, kādā veidā, nevis eksperti, bet cilvēki, kas norāda uz to, ka Latvenergo nedrīkstētu investēt vēja parkos miljardus, kas tūlītās nesīs zaudējums un bankrotēs, un šādā veidā nonāks tad vienīgais, ko valsts varēs izdarīt, atdot privātais rokās, ko viņi jau gribēja izdarīt. Tad, kad aizsīja referendums, kad tauta pateica nē. Šobrīd arī tas virzās tajā virzienā. Jā. Un kad mēs pazaudēsim attiecīgi šo instrumentu, elektrība mums kļūs ļoti, ļoti... Viņa jau tagad nav nekāda... Tad viņa kļūst tāda, kāda mums liks maksāt. Man prasa, kāpēc es tik bieži saku, ka vienotība ir vēzis. Nevis kaut kas tur cits, nevis sifilis vai veibakas vai... Kaut kas ārstējams. Bet vēzis. Ir arī neārstējams lietas. Labi, neiedziļināsimies medicīnas terminos šobrīd. Tāpēc, ka lielākā daļa cilvēku organismu piemeklējušo slimību, tie mazie tur, vai tie būtu vīrusi, vai tie būtu baktērijas, viņi ir prātīgi. Viņiem ir izdzīvošanas instinkts. Viņi saprot, ka ja mēs to cilvēku visu noēdīsim, to konkrētu organismu, viņš būs pagalam un mēs būsim pagalam. Dzīve beigusies. Un tāpēc visas šīs mazās būtnes laika gaitā mācās. Viņas kļūst gudrākas. Tad, kad Covid tikko parādījās, tā bija pietiekami nāvējoša kaite. Varbūt ne tur 20-gadīgam veselīgam un tā tālāk, bet 60-gadīgam treknam pīpējošam onkulim noķert Covidu bija, Itālijā kapiņi bija pilni ar šitādiem tur visu mūžu dzerošiem pīpējošiem onkuļiem tantukiem, kuriem Covids viņus tā kā mušas tur blaktis vai kaut ko tam līdzīgi. Un nomirst onkulis tantiņa, Covids nav pārlecis uz nākamo onkulu tantiņu, Covids līdz ar to visi tie mazie Covida vīrusi, kas sēž onkulī tantiņa, arī ir pa galam. Un izdzīvo pakāpeniski tie, kas spēj onkuli un tantiņu, tā mēreni pamocīt, bet, lai onkulis tantiņu izdzīvo,
vai vismaz izdzīvo tik ilgi, kamēr paspēja vīrusu pārcelties uz nākamo. Un piemēram, rezultāts ir, tagad Covid ir, tāda gripa patiesībā. Kaut kas tur reizēm, kaut kas tur nomirst, tur patīkam nav, bet nekas normāli. Ir, piemēram, tāds herpes vīrus, kas ir iemācījies ar cilvēku ļoti labi sadzīvot tur visu viņa dzīvi. Viņš sēž cilvēkā, tur kaut ko ēd savā nodabā, bet cilvēkam no tā lielos vilcienos cilvēks dzīvo. Vīrus arī dzīvo. Vēzis ir, labi, tas nav ne vīrus, ne baktērija, bet tā arī ir kaita. Vēzis ir vienīgais, kurš nezina ne mēru, ne jēgu, kurš rī tikmēr, kamēr ir ko rīt. Un tad nomirst kopā ar cilvēku. Vienotība, kāpēc es to visu saku, ir tieši šāds te vēzis, kurš rī un rīs, kamēr vien būs ko? Latvenergo, mēži, pensijas, vēl gan jau kaut kas ūdens. Vēl kaut ko var atrast, jā, vēl kaut ko. Kamēr nebūs viss izrīts, viņi turpinās rīt, un tad viņi nosprāks kopā ar to valstisko veidojumu, ko sauc par Latvijas republiku. Zeme paliks, tur viss. Ūdeņi kaut kādi paliks. Meži būs nocirsti, bet ja tur iestājas posms, tāpat tās meži izaug vietā pēc 50 gadiem, 80. Cilvēki būs, valsts vairs nebūs. Cilvēki dzīvos ļoti iespējams stipri citi. Tā vairs nebūs mūsu sarunas noslēgumā. Jā, jautrās. Jā? Vēl viens ļoti īs un viens tāds nopietnāks, bet arī nebaigi gari. Latvijas aizsardzības budžets IKP 5%, 10%, nepirksim dronus, pirksim tankus, dzelžus. Un mēs neredzam, kas notiek Ukrainā un Krievijā un ko viņi tur izmanto. Mēs esam gudrāki. Mums ir cits klimats. Mums ir meži, mums ir purvi, mums droni ieķersies spriedē un nekur netiks. Mums tiešām nav neviens, ne armijas virspavēlnieks, labi, to mēs neaizteikam, bet ģenerālis, aizsardzība, drošības dienas, kas redz, ka akurāti nepareizi tiek tērēta nauda aizsardzībai. Es pat nezinu, Otrā pasaules karā Hitlers ļoti labi parādīja, ko nozīmē blitzkrieg, kad franči sabūvēja sev Pirmā pasaules karā vēl tos bunkurus un gaidīja, ka viņi nāks ar virsū smuku visi. A viņi nenāca. Līdz ar to tas viss palika... Gan franči nemaz baigi negribēja. Visticamāk cīnīties. Bet viņi pats cīnījās. Bet kāds vispār var to apsturēt vai nē? Jo nauda tiks izgrūsta nekur, nekamā. Jā. 29 ļoti cienījami augstākās tiesas tiesneši sanāca kopā un visi kā viens nolēma, ka Gļevs, melīgs, nelietīgs, noziedznieks, Urla, Stulbenis un vēl viss kas, lai viņš paliek ģenerāla prokurora amatā. Viņš dara. Kāpēc, lai kāds Latvijas ģenerālis, nezinu, cik viņi tur 29 nav, bet tur viss tā. Kāpēc, lai kāds teiktu, ka klau, šitā nav labi? Tā ir tāda pati sistēma. Parazītiska, pašpietiekama, valsti noēdoša sistēma. Kaut kas mainīsies būtiski tikai tad, kad notiks grandiozas ziepes. Latvijas armija var nospēlēt savu lomu šajā. Latvijas armija, bet kontekstā Latvijas armija nevis Latvijas armija kā NATO piedēklis vai resurss. Jo Latvijas armija un vispār aizsardzības ministrija ļoti cer gan uz 5. pāntu, gan uz to, ka nāks palīgā, lai gan tie nācēji palīgā viņi pašiem ir milzīgas problēmas. Arī nedzird, ka Latvija ir Igaunija kaut kā stuķētos kopā. Latvijas armija palīdzēs ko? Latvijas armija palīdzēs uztaisīt reālo scenāriju, ka tad, kad sūds smeļās mutē, var iedot pa seju tam, kam jāiedod. Kam? Tam, kas iebruks? Pašām melīgajām varbūt.
Es nezinu. Es domāju, ka Latvijas armijā ir ļoti, ļoti daudz patriotiski noskaņotu cilvēku. Tāpat tās kā policijā, tāpat tās kā visās valsts struktūrās. Bet, Viņi mēģina tevi aizvirzīt. Bet pilsoņu karš vai tomēr ārējais apdraudējums? Kas Latvijai ir iznīcinošāks? Vai atjaunoties... Es neredzu Latvijā klasisku pilsoņu karu vienkārši tāpat no sevis. Te nav tāda. Klimats mums nav tāds priekš pilsoņu kariem. Labi, tur 18. 19. gadā, tur 20. viss, kas bija, bet pirms 100 gadiem, bet tur atkal bija ārēji spēki ietekmē. Ja notiks lielās ziepes kaut kāda ārēja faktoru ietekmē, Latvijas armijas liela daļa aizies kopā ar saviem sapirktajiem dzelžiem dabiskās atlases ceļu. Ļoti žēl. Jautājums, ko darīs pārējie, cik... Latvijā ļoti daudz, ļoti prātīgu, iniciatīvas, bagātu vīriešu, kuri uz visu, ko ir gatavi. Es uz viņiem visvairāk paļaujos. Ja kaut kāda ticība man kaut kam ir, tad viņiem. Grāmata, pie kuras tu šobrīd strādā par Latvijas strēlniekiem? Grāmata, pie kuras es šobrīd strādāju. Tas mums sarunas sākumā tu jautāji par to manu aizturēšanu un tā tālāk, kas tad tur notiek. Nav tā, ka nekas nenotiek. Un tas ir tieši saistīts ar grāmatu plāniem. Pirms tas var šķist tas ir neiespējami. Tas ir kaut kā, kā var būt šitādi idioti, bet tas ir. Pirms dienām 5 es publiski paziņoju, man bija diezgan pagaršs video, kurā es pastāstīju, ka tādām visām kratīšanām, aizturēšanām ir bijušas ļoti interesantas sekas, ka pie manis atnāca startautiski izdevēji, teica, baigā lieta, mēs varētu, tad tu negribi angliski to visu. Tās visas Hienu grāmatas un Mentu Zaņķa grāmatu un Stukānu, vēl tur visādi piedzīvojumi tā tālāk, un uztaisīsim bojeviku, tādu kriminālu par džungļiem. Tur bija tas darba nosaukums Welcome to the Jungle, tur 21. gadsimta Latvija, kas tur atgriezusies atpakaļ no kurienes nākus. Un es to visu pastāstu, bet, būdams drusku saprātīgāks un varbūt, man nevajag tur visādas atrakcijas katru 3. mēnesi, tad es to publiski pastāstīju tikai tad, kad manuskripts jau ir gatavs un atdots. Un man otrdien ir jāiet šī krimināla procesa sakarā uz policiju. Jā. Ļoti gribot mani redzēt. Labi. Un tad noslēdzot ar grāmatu par strēlniekiem, kad viņi varētu gaidīt, cik apjomīgs tas ir darbs? Strēlnieku grāmata ir, neteiksim mūža darbs, bet strēlnieku grāmata būs grandioza, tā būs 2 sējumi pa 1000 lapusēm, tur būs ļoti maz, tā būs grāmata, pirmkārt, normāliem cilvēkiem, tie nebūs nekādi vēsturnieki, kas tur urbinot vienu vai otru galu, tur sacer penterus tā tālāk. Tas būs milzīgs fotoalbums, tur būs latviešu čaļi, tur būs vēstules, tur būs dienas grāmatas, tur būs viss, kas tur būs, kas ir unikāla lieta, tur būs 120 tā laika melnbaltās fotogrāfijas izkrāsotas, kas ir maksājis vienkārši pasakainu naudu, jo mēs atradām vienu no pasaules top 3 fotogrāfiju izkrāsotājiem. Tas rezultāts ir pasakains. Ja viss būs labi, tad grāmata drukāsies nākamā gada sākumā. Minēšu tikai vienu ciparu, pareizāk sakot, skaitli. Tipogrāfija iedeva aprēķinus. Tur nav iekšā tur pašas fotos. Tikai papīrs nodrukāt. Viena 1000 eksemplāru nodrukāšana, 2 sējumi, 116 000 eiro vai kaut kas tam līdzīgi. Var sakot, sanāk,
tīri tikai vienīgi nodrukāšana uz tiem 2 sējumiem ir kaut kāda 120 eiro. Tā kā es to darīšu, es vēl nezinu. Zinu tikai 2 pilnīgi drošas lietas, ka būs e-grāmata. E-grāmata maksās tur 1 eiro vai 2 eiro, lai to var pilnīgi visi. Dārgā būs tā drukātā grāmata, un drukāto grāmatu acīm redzot būs kaut kāda iepriekšēja pierakstīšanās vai kaut kas tam līdzīgi, jo tad, kad es par to sāku domāt, ienāca prātā, ka pasaule ir pilna ar visādiem tur Ceriņu Rinkēvičiem un Stukāniem un Siliņām un vienotības tiem traknējiem alkonautiem, Kozlovskiem, un ka viņi, iedomāties to situāciju, ka viņi par to savu siles naudu aiziet uz veikalu un nopērk manu grāmatu. Nē, tā nebūs. Nebūs tā, ka Rinkēvičam ir tiesības nopirkt manu grāmatu. Nebūs Rinkēvičiem manas grāmatas. Un tāpēc būs normāla iepriekš parakstīšanās, neteiksim face control, bet kaut kas tam līdzīgs. Ja man kāds cilvēks šķitīs necienīgs, tad viņam tās grāmatas nebūs. Tad Rinkēvičs var sūtīt savu sievas māti. Viņam nav sievas māte, viņam labi zināms, ka viņam nav sievas māte. Nekad nebūs, jā. Bērnus viņš arī nevarēs aizsūtīt. Jā, lai viņš sūta kaut ko vīra māti. Arī labi. Droši vien blēdībām, viņi ir blēdība profesionāļi. Kaut kā viņi pie tās grāmatas tiks, bet tas nebūs viegli. Skaidrs. Nekādas valsts struktūras, kapitāla fondus, kas dod nav tikai savējiem, uz to, ka necer nemaz droši. Es kultūra kapitāla fondam aizrakstīju, jo pēc pieteikuma, protams, ka tur bija kaut kādu strēlnieku, kad jūs te neatbilstat. Tā ka strēlnieku grāmatas beigās būs šis te kultūra kapitāla fonda atbilde ar tiem cilvēkiem, kas šo lēmumu pieņēma, tā ka viņi vēsturē ies. Loģiski, jā. Loģiski. Tā jābūt. Paldies tev liels par sarunu. Izturību. Pagājušais, pēc cik dienām man aizturēja pēc mūsu sarunas? 3. Labi, tad sākam. Es ceru, ka tu skatītājs neiegūsi jaunu krimināllietu sarunātā vai paustā vai nodomu. Par to Stukānu. Par nodomu. Jā. Mums jau tagad var tiesāt arī par nodomu. Tu vari neko neizdarīt, bet nodoms tev bija klausies. Jā. Paldies tev liels. Paldies. Dargie Latvijas Tautas kanāla skatītāji, aktuāla intervija publicists Lato Lapsas. Sekojiet līdzi jaunumiem. Arī Lato Lapsas YouTube kanālā ik pa laikam diezgan bieži parādās šādi tādi tieši, varbūt netieši mājieni par vienu vai citu lietu grāmatu. Bet kā vienmēr domājiet paši, lasiet paši, seciniet paši un pieņemiet lēmumus paši. Citu jūsu vietā nepieņems lēmumu. Uz redzēšanos!